drusku mazāks, bet, nu ko, Latvija-Francija cīņa par zelta medaļām sākas tieši šobrīd. Centriem tenā Berouet it kā ir pārāks, tomēr francūži sāk spēli ar uzbrukumu. Pirmais uzbrukums Francijas izlasē. Redzēsim, ko viņi centīsies izveidot. Uz groza apakšu uzreiz spēlē pirmajā. Nebūs laukumā ļoti lielu spēles laiku cīņā par bumbu. Diemžēl Berouet zaudē un francūži pirmajā pusminūtē jau gūši 5 punktus. Neizdodas atkal salasīt bumbas pie sava groza, ko neizdevās izdarīt arī sākotnēji iepriekšējā mačā, bet ātri izdodas pārvarēt šo presingu un Latvijas izlasē arī pirmie punkti. Varam turpināt mierīgi spēlēt tālāk. Jā, vajag sodīt visus tos viņu presingu, vajag sodīt ar 2 punktiem, lai viņi ātrāk mainītu. Līdz groza apakšai cenšas tikt ļoti labi. Tas arī Prēmanim izdodas. Pirmie punkti arī viņam šajā vakarā. Atlēcošās bumbas. Redzam, ka Berouet nav problēmas otrajā stāvā bumbas savākt. Viņš ir nenozīmīgi milzīgs spēks no zem groza. Jahovičs 3 punktu metiens ir precīzs Markusam pirmoreiz vadībā šajā vakarā Latvijas izlases. Sociālajos tīklos arī noteikti var atrast šo interviju, noskatīties vēlreiz. Bet katrā ziņā jā. Jā, jau 4 pieļautās kļūdas Latvijas izlasē pirmajās minūtēs. Francūži nav kļūdījušies. Tiešām to vajadzētu izslēgt. Ļoti labi tiek līdz groza apakšai. Matīs Preimans. Jahovičs gariem stieptiem soļiem cenšas tikt pie metiena. To arī ļoti labi izdodas izdarīt. Likās, ka varētu iesprūst par garajām francūžu rokām, bet pacietīgs uzbrukums pagaidām Francijas izlasē. Cenšas spēlēt tuvāk grozam. Berouet viens noteikuma pārkāpums ir, tā kā arī mums tāds pacietīgāks, mierīgāks uzbrukums, ko nevarēja teikt vakardien. Ļoti ātri viss notikās, bet veiksmīgi. Vienam pašam arī Teikmanim izdodas jauns 14 sekundes. Berouet daudz neko nedomā, met trejāci un dara to. Sekmīgi rezultāts neizšķirts 17-17. Spēlētāji vēl Itālijā ir pats par sevi Benjamins Berouet Amerikā. Tā ka nav tā, ka viss sastāv tikai no Latvijas jaunatnes basketbola līgas. Sekundes vēl paliek. Mūra pret grozu cenšas spēlēt, izbrīvēt pozīciju. Nu šoreiz ar spēku, pacietīgi, visu izdodas izdarīt. Labāk neriskēt iet uz stūri. Caurgājiens Martinsonam ir sekmīgs. Latvijas izlase atkal izlīdzina rezultātu. Pacietīgi, bet viss ir kārtībā. Redzamies aizsardzībā. Neļaujam viņiem gūt nevienus vieglos punktus. Berouet, šī ir viņa maizīte. Nu, grūti būs kādam apstādināt benčī groza tūmā. Preimans bumbu notver tomēr tādā nepateicīgā pozīcijā. Tagad dodas caurgājienā smagnei pozīcija. Izdodas tomēr iestumt bumbu grozā individuāliem spēkiem, kas arī nav mazsvarīgi. Tieši tā, gaļa. Ja esam zaudējuši pozīciju, nebadamies to sodu uzsist, lai nedabūtu kā šeit tādus vieglas 2 punktus. Sandros drusku izsit viņam bumbu no muguras. Bumbu gan viņš pats saglabā, var sācināt situāciju ar spēku. Dodas tuvāk Benjamins, Jānis, Berouet, otro reizi pēc kārtas. Ja vakardien pret Spāniju viņš to izdarīja, tad šodien viņš izdara tieši to pašu saslaukais savu partneru un 3 bumbu caur tīkliņam. Otrā stāva saimnieks, ja? Precīzi. Diemžēl gan otrā laukuma galā francūži atbild arī. Labi pacīnamies par bumbu, vēl jaunas 14 sekundes uzbrukumā. Emīls Hauknācis arī laukumā tagad pirmo reizi šajā vakarā. Vairākas maiņkustības. Lieliski viņš izmanto savu pretspēlētāju. Ir iedot atpūtu Berouet un tagad arī Haukam. Uzreiz francūži var skriet uz priekšu un ļoti sekmīgi. 2 bumbas triecieni grozā un augšu pēc kārtas. Šādas situācijas, jā. 8 sekundes pietiekoši daudz laiks vēl, lai izveidotu veiksmīgu uzbrukumu. Lieliska piespēle groza tūmā uz vilcānu. Perfekti tiešām šī sadarbība. Berouet. Viņš zem groza kādam ir jāieraujās, jo tur būs brīvs ceļš, jo viņi ļoti savēlkās. Te uzreiz ielaižam atkal 2 punktus ar sodu. Tālumtiem procents 2 no 14, tā ir lieta noteikti pie kā jāvēlabo. Bet šeit tiekam atņemam bumbu, vēl 2 gūtie punkti lieliski iesākts. Vēlreiz Teikmans ar bumbu. Pieslāpēts tiek uzbrukums, lielisks dribls, atbrīvos sev pozīciju un brīnišķīgs metiens Rolandam Teikmanim. Latvijai lielisks 3. ceturdaļas sākums. Teikmans nodemonstrē ļoti labu individuālo meistarību. Jau otro reizi šajā spēlē. Individuālām darbībām izdodas tikt arī pie punktiem. Un mums rezultīvākais 10 punktiem tieši Preimans tagad gūv punktus. Pirmais, kas sasniedz 10 gūto punktu robežu. Berouet liks no augšas, to arī dara. Uzliek tādu smuku plakātiņu Francijas izlasē. Jahovičs izcīna bumbu, ieskrējies kā ātri vilciens Markus no viena gala līdz otram. No krasta līdz krastam šoreiz Markus Jahovičs. Aktīvi cenšas spēlēt francūži, pārvaram šo mini presingu, tā varētu teikt.
Jahovičs gana brīva iespēja Markusam 3 punkti ir grozā. Latvijai plus 11 pret Jahoviču precīzā tālmetiena. Ikmans otrā laukuma galā varbūt drusku sasteigts šo epizodu. Pasteidzāmies, jā. Tagad jau atkal otrā laukuma galā atgrūž savu pretspēlētāju Ivani. Aleksandrovs var doties caurgājienā, to viņš arī dara. Augsts trajektorijas metiens grozā, bumba pagaidām nekrīt. Beroja izcili pacīnās par bumbu. Benžijs 1 pret 3. Zvērs, jā. Jahovičs pēc soļa apakaļ, neprecīzi šoreiz tālmetiens. 2 precīzi tālmetieni Markusam pagaidām šajā spēlē. Redzam, francūži ir ieskrējušies, tas ir tas, ko tu minēji. 3 minūtēs rezultāts ir 4-0 pa labi viņiem. Vairāk kā 3 minūtes neesam guvuši punktus. Varbūt līdz šim brīdim tā tas arī notiek. Pieminējām, ka Markus Aleksandrovs nebija guvis punktus. Tagad viņš sadedzina tīkliņu Latvijai atkal plus 10. Pretkustībā dosies garām, it kā Beroja nāk veidot aizsegu. Vēl viena lieliska ekstra piespēle Aleksandrovs. Uzstājas mēnesis pēdējā sekundē. Ir precīzi! Kas par skaistu metienu. Plus 12 Latvijai. Latvijas izlases spēlētājs Matīs Spreimans arī tagad cenšas vēl nobloķēt metienu, klubdams, krīsdams. Vilcāns pagaidām pa grozu nemet sāsina situāciju. Ekstra piespēle, ļoti elegants, skaists piespēle. Un kurš gan cits? Kad Aleksandrovs. Ja ne Aleksandrovs, kurš gūs 9 punktus no pēdējiem komandas 11. Tāds hauss neliels bija arī mūsu rukumā un uzreiz francūži dodas uz priekšu. 2 punkti, diemžēl, skaitās un arī Ātrā spēle. Līdz spēles beigām abas komandas spēlēs ar piezīmi Normu. Jahovičs no distances ļoti svarīgi tālmetienu realizē. Markus Jahovičs Latvijai atkal plus 10. Francūžiem tālmetiens. Francūži joprojām nespēja trāpīt šajā mačā no tālmetiena līnijas uz Beroja tiek spēlēts. Ātri 5 punkti un atkal mēs jūtamies daudz. Varam justies komfortabli. Varam nedaudz uzelpot, jā. Tieši tā. Tagad arī zonas aizsardzību pielietojam, kaut ko citādāk nedaudz. Brīvi iespēja tā ir francūžiem mest no distances un pirmais precīzais tālmetiens šajā vakarā Francijai. Pacietīgi Aleksandrovs ar bumbu. Dodas ar spēku līdz galam. Vienkārši. X-faktors otrajā puslaikā. Markus Aleksandrovs. Trajektorijas un tā nonāk rokās. Jācenšas tīri nospēlēt. Tas gan diemžēl neizdodas. Sekundes līdz Eiropas čempionātu. Iespējams noslēgumam Beroja 1 pret 1. Benžijs dodas garām. Perfekti visu izdara. Līderis paņēma uz sevi 2 punktu. Laiks tiek dedzināts, sekundes tiek dedzināts. Benžijs dodas caurgājienā augstas trajektorijas metiens. Plus 8 Latvijai. Jānis. 31,4 sekundes. Mēs vēl neko neteiksim. Tālmetiens uzreiz no stūra Ivani. Nav precīzi jāsavāc bumba. Tas pagaidām neizdodas pēdējās 10 sekundes. Dāmas un kungi, ceļaties kājās. Sākat līksmot pēc 91 gada pārtraukuma. Labi, es pateikšu. Nevar, jau rokas ir jau sasvīts. Protams. Martinsons nav precīzi. Dāmas un kungi. 91 gads. Mēs esam Eiropas čempioni, kā jau minēju. Visu Latviju, visu basketbolu saimi, viss. Fantastisks notikums Latvijas basketbola vēsturē. Pirmo reizi atjaunotas valsts laikā mēs esam kļuvuši par Eiropas čempioniem basketbolā. Nav svarīgi, ka tas ir U16 vecumā. Mēs esam Eiropas čempioni. Grozies kā gribi.